Laiks šī vakara 9. cīņai. Cage boxing 3 raundi pa 2 minūtēm. Ringā tiksies sportisti, kuri gatavi cīnīties līdz pēdējai sekundei. No Rīgas pārstāvot MMA Jūrmala 26 gadi 74 kilogrami Arturs Bode! Arturs Bode ir MMA cīkstons, kurš šodien debitēs cīņās pēc boksa noteikumiem ar MMA cimdiem. Tas nav viņa profils, bet viņš pārstāv sporta klubu MMA Jūrmala, kurš ir gatavs mesties jebkurā pasākumā, jebkurā iniciatīvā. Un Arturs Bode, jā, viņš savu aizdīs savu profesionālo karjeru, vairākas cīņas, un kas ir interesanti, Arturs Bode savā profesionālā MMA karjerā nevienu cīņu nav aizdījis Latvijā. Tāpēc es domāju, šis vārds varbūt ir nedaudz retāk dzirdēts, bet noteikti, ka mēs viņu dzirdēsim aizvien biežāk. Un šis ir tikai viens no pirmajiem turnīriem, kurā mēs Arturu redzēsim jaunā sporta veidā, bet es pieļauju, ka šis sportists parādīs labu līmeni. Kā nekā viņš trenējas kopā un sparingo ar ļoti spēcīgiem Dans Bukovski, Ričardu Ozolu un daudziem citiem. Protams, treneru korpus viņam ir ļoti spēcīgs, lūk, arī viņš, Edgars Limskijs, un arī tur asistē viņu arī Valds Volkolākovs, kurš it kā nepārstāv MMA Jūrmalu, bet šoreiz atbalsta draugu. Un Valds Volkolākovs pats ir MMA cīkstons. Eiropas čempionātā pārstāvēs arī Latviju amatieriem, un jā, Volkolākovs pārstāv Berserk MMA. No Salaspils pārstāvot Kartonka boxing 33 gadi, 75 kilogrami, ar skaļām ovācijām Salaspils leģendā Raitis Helmanis! Raitis Helmanis ar boksu sāk nodarboties pie Agneses Boržas, bijušās pasaules čempiona titula pretendents. Iepriekš viņš bija ekstrēmo sporta veidu piekritējs, brauc ar skeitu un dažādiem citiem ekstrēmiem sporta veidiem ir nodarbojies. Boks aizrāva, bet neskatoties to, ka viņš sāka ar boksu, bet startēt sāka pēc MMA noteikumiem. Jā, jūs nepārklausījāties, šis sportists ir kā ienācis cīņas sportā, kā MMA cīkstons, trenējoties boksā, ļoti interesanti. Pēc tam viņš ir izmēģinājis savus spēkus arī kickboksā. Un jā, pēdējā laikā šo atlētu asociē pārsvarā ar cīņām pēc boksa noteikumiem, ar MMA cimdiem vai ar kailām dūrēm. Viņš ir tāds, gribētu teikt, pēdējā laika šī sporta veida ikona. Jā, Bērnakulu sporta veidu Latvijā pa lielām parādīja tādā plašāks autorists priekšā Taņiks Vesņēnoks, labi zināms MMA cīkstons, pēc tam Denis Stepānovs sekoja Daņika pēdām, tur tālāk aizgāja Arturs Leisāns un daudz citu, bet Raitis Helmanis ir ļoti aktīvs šajā sporta veidā, un jā, Raitis ir šobrīd mainījis sporta klubu, jo ilgstoši pārstāv sporta klubu, kas nav vairs Agneses Boržas sporta klubs, bet ir Salaspils leģendā Kartonka boxing Ogrē. Raitis Helmanis arī šajā šovā, kas ir KS Pro, piedalās kopš tā dibināšanas. Viņš ir piedalījies pilnīgi katrā KS Pro turnīrā. Sekmes bijusi dažāds. No 5 aizdītiem turnīriem 2 mājās devās ar uzvarām, 3 reizes zaudēja. Šodien viņš kā jau šī sporta veida, gribētu teikt, viens no pionieriem un skaļākiem vārdiem ir kā favorīts, bet, kā jūs teicu, Arturs Bode, varbūt Latvijas publikai mazāk zināms, bet ļoti bīstams un ļoti spēcīgs sportists. Bode zina, uz ko viņš ir parakstījies, viņš zina, kas ir viņa pretinieks, daudz cīņas ir pētīts, un tāpēc arī Bode ir jaudīgs, redzam. Jā, Bodem varbūt nav klasiskā boksa iemaņas, bet viņš ir fiziski ļoti spēcīgs, bezbailīgs, un pie bopā, labi trāpīja
tikko Arturs Boda Raitam Helmanim. Raits Helmans atcerējās savus MMA iemaņas, tiklīdz, ja viņš būtu, nebūtu pieskāries pretiniekam klāt pie ceļiem, iespējams, ka viņam atskaitīt knockdown. Tagad kā pauzīt, tādi interesants moments. Bodam ir spēcīgs sitiens, zem tie āķi no sāniem tiešām ir efektīvi. Uz to viņš arī bāzēsies. Redzam, šeit neviens necenšās ieturēt distanci, te uzreiz. Te ir abiem plāns ir viena. Ir līdzīgs, viņi ies uz knockout. Te citu opciju nav. Šeit šie puiši ir, šī ir knockout. Šie ir, un kā Raits arī iepriekš izteicās, ka viņš pēdējā cīņā zaudēja, un tad viņš grib rehabilitēties un paņemt uzvaru šajā mačā. Bet, Arturs Boda ir ciets rieks kokos, lai arī pat priekš tādu pieredzējuši sportists kā Raits Helmans. Helmans ir jau nedaudz, kā saka, nomierinājies, arī Boda. Jo tā nedaudz vienā brīdī pat klasiskā boksē izmantoja šo priekšējo roku, džeboja. Bodam, droši vien, ka pietrūks, ka nevar pietrūkst varbūt takedown izdarīšanas momenti. Viņš varbūt gribētu ar kāju pieslēgt klāt vai vēl kaut kā. Bet, viņš zina, kam viņš ir piekritis. Redzam, Helmans jau jūtās uz pieredzīt jau labāk. Labi sitieni. Boda nosadzies. Bet tik līdz Raits piegāja klāt Artūram. Artūrs viņu saklenčoja, saturot pretiniekais kaklu. Pagurs ir Artūrs. Arī Helmanim atņemts daudz spēku šajās 2 minūtēs. Pirmais rauns līdz ar to ir noslēdzies. Priekšā vēl 2, ja tāda būs nepieciešama. Raits Helmans, redzam, ka ir izlaidis vairākus sitienus. Zem ārtas zilums, arī vēl dažu plankumus sejas. Bods sākumā sita ļoti jaudīgi. Un arī turpinājums no Bodas būs tikpat iespaidīgs, ja neiespaidīgāks. Arturs Boda šobrīd uzņem enerģiju un arī padoms no Edgara Lipski. Bodas tīpars zēns. Redzam, ka koeficients uz Arturs Bodas uzvaru ir liels, respektīvi bookmakeri maz cerības dot šim sportistam, bet pēc pirmā raunda es domāju, ka bookmakeri sāk šobrīd šaubīties, vai viņi ir likuši pareizo izvēli. Labi, pirmais rauns, pēc tā varam izdarīt secinājums, bet tas viss ir pāragri. Būs vēl otrais, ja būs nepieciešama arī 3. rauns. Arturs Boda smaida, viņš izbauda šo momentu. Arī Helmans kaifo, viņš vienmēr teica, ka tas, ko viņš nodarbojas, viņam sagādā prieku. Paspiež rokas un 2. rauns. Raits džebo. Boda vairāk uz pretuzbrukumiem strādās. Tā arī notiek. Boda šoreiz piebremzē. Pirmajā raundā viņš gāja tālāk. Šoreiz viņš mēģina apstāties. Protams, viņš saprot, ka spēki ir jātaupa. Un 2. raundā vairāk tehniskāk ir jāboksē. Gatavs Helmans ir Arturs Bodas kreisiem āķi. Visu laiku rociņi ir klāti. Izskatās, ka Helmans Boda ir atšifrējis. Tātad Bodam ir kaut kas jāmaina šajā uzbrukuma kārtībā. Sitienu izvietojumā. Mēs taisnēs labai bankš un kreisais sānus jaudīgi sita, protams, Boda. Boda prot izmantot arī savu ķermeņu masu. Vakar sešanas procedūras laikā abi iekļāvās savā divīzijā. Abi nepārsniedz 75 kg atzīmi. Helmans aizsargājas, iespies stūrī, Boda sit, un tagad jau pārņems iniciatīvu ir Raits Helmans. Bodam jālien ārā no stūra. Labs sitiens no Bodas. Helmans spies atkāpties, sitien korpusā. Seku no Helmaņa, Helmans turpin, tagad galvā korpusu un pieliek 3. punktu pie zemes Arturs Boda. Tas nozīmē to, ka Jāni Freimanim viņam ir jāatskaita knockdowns. Boda turpinās, pieceļās kājās, atvēl kalpu, parāda rokas, ka var pacelt, un tūdaļ arī signāls būs no tiesneša. Tāds arī seko, ka var turpināt cīņu. Pēdējās 10 sekundes. Opā, uzbrukums no Bodas.
Pirkumā tagad Helmans, bet visi sitieni, ko Raits raida. Viņa pretinieki virzienā, Ārturas pret Ārturu Bodu simtiem. Ārturas Boda, jā, Pagura, otrais rauns ir bijis smags. Pēc korpusa aizlaist sitienu. Viņam jāpieliek bija celas pie zemes, atskaitī knockdown. Nekas vēl nav zaudēts. Jā, viņš šobrīd ir iedzinējos, bet zaudēts nav nekas. Vēl ir trešais rauns, tātad 2 minūtes, lai pagrieztu visu pretējā virzienā. Raits Helmanis, protams, darīs visu iespējamo, lai saglabātu savu līderību, kur iegūt pēc otrā raunda. Trešais noslēdzošais rauns. Raits Helmans, baltajos šortos, Ārturs Boda zilajos. Ārturam Bodam bija laiks pārdomāt taktiku. Nu, viņam, protams, vairāk ir jāriskē nekā Raitim. Otrajā raundā Ārturs nedaudz kļūdījās. Pārāk ilgi aizsēdās aizsardzībā. Nu, Helmans atkal sit korpusā. Ātrum jāpaceļ galvu, ai. Atkal korpus un knockdownā otro reizi šī mača ietvaros atrodas Ārturs Boda. Izskatās, ka viss. Tā arī ir. Raits Helmans otrajā raundā ar knockout izcīnu uzvaru. Kur redzam šo epizodu, tas bija pirmajā raundā. Te jau labākie momenti no visas cīņas. Ārturs pirmajā raundā bija ļoti bīstams, otrajā raundā nedaudz pierimam un šo pretinieka ātruma samazināšanas momentu izmantoja, ja pagrumu kaut kādā ziņā izmantoja Raits Helmans, kurš daudz pieredzējuši backflip, bām! Ļoti efektīvi. Šis atgriezkais salto Raits Helmans izpildījuma, kā jau teicu, viņš ir ekstrēmo sportu veidu pārstāvs, kurš ir iemīlējis citu sportu tikpat, cik visu to, ko saucam mēs par ekstrīmu. Jānis Freimans gaidāms nevis savus, bet ap sportis gaida ringa centrā, lai varētu oficiāli noslēgt šo un uzsākt un noslēgt šo oficiālo uzvarētāju paziņošanas ceremoniju. Jā, trešajā raundā teicis, ko knockout uzvar Raits Helmans. Draugi mīļie, es domāju, ka cīņa sākumā bija dažāda. Mums likās, ka tā nu viens, tā nu otrs, nekas nav skaidrs. Bet tie, kas zināja tevi, Raiti, visi, kas mīlēja tevi, un es nešaubos, tādu cilvēku ir daudz, viņi visi bija tā. Tu dzirdi to. Es domāju, varbūt ir pienācis laiks pateikt paldies vai kaut kā atbildēt visiem cilvēkiem, kas līdz šim ir bijuši ar tevi. Paldies, es beigšu laikam tusēties un vairāk pievērsīšos sportam. Un paldies, ka jūs man nesat norakstījuši. Jo reizēm es pats sevi esmu norakstījis. Ko lai saka, bļē? Man likās, ka viņš man zobus izsita pirmajā raundā, jo man tā notirpa. Tas gan, bet paldies jums visiem. Un paldies viņam. Fuck. Viņš īstenībā, ja viņš boksētu, bļē, viņš varētu normāli maukt. Bet gan jau, ka šovakar mēs kopā iemauksim. Es gribu pateikt pāris vārdus, tā kā atvainojos tiem, kurus pievīlu. Reāli nesanāca izlaida. Bet paldies manai komandai. Jūs man ticat vienmēr un paldies jums liels visiem.
Paldies Līvāniem, Josefam, Kočī, Skitam. Paldies par palīdzību sagatavoties. Paldies manam sponsoram, Kristapam Zūtim. Paldies tev, Večuk. Un ģimeni, paldies, kaut kur te tētis sēž. Čau, paldies tev, kā atnāc. Bet jā, paldies visiem. Viss, čau, čau. Tiekās nākamreiz. Uztaisam vēl!